Ticiet vai nē, jau atkal esmu atpakaļ ar jaunu Logitech produktu, un es atvainojos, ka pagājušajā mēnesī nebija video. My disappointment is immeasurable, and my day is ruined. Vai arī šomēnes. Es nezinu, kad es šito ieliks YouTube. Tātad lieta ir tāda, ka jūs jau zinat, ka man kādu laiku atpakaļ, man liekas pat 2 gadus atpakaļ, bija video, kur es nopirku šo klaviatūru. Ja es nevis nopirku, bet vienkārši viņus parādīju, ka es esmu viņu nopircis. Un tā bija ļoti laba klaviatūra. Līdz vienam brīdim. Kad es vienkārši varēju izvilkt šos taustiņus ārā. Šī membrānas klaviatūra. Man tā patika līdz tam brīdim, kad es sapratu, kad eksistē arī klaviatūras ar slēdžiem. Un jūs jau zināt, man ir Logitech pelīte, man ir Logitech ar stūri šitiem. Es domāju, kāpēc nevarētu gan šito setup pilnībā uztaisīt visu Logitech, izņemot austiņas. Tās man vēl joprojām ir vecās labās GXT austiņas, jo Logitech austiņas ir ļoti dārgas. Bet tas ir iemesls, kādēļ es nopirku G513 Carbon klaviatūru no Logitech. Jā. Šī ir insane klaviatūra. Šo klaviatūru es visu savu mūžu esmu vēlējies, tāpēc, ka viņai ir slēdži. Un tāpēc, ka man viss setups tā būs vienkārši pilns ar Logitech, izņemot vēl mikrofons HyperX. Pārējais viss būs Logitech. Iedomājieties, pelīt, klaviatūra, stūra arī Logitech. Es domāju, pietiks runāt. Pietiks jums skaidrot, kāpēc es šo esmu nopircis. Vienkārši iemesls tāds, ka es gribu full Logitech aiziet. Un otrs iemesls ir tāds, ka vienkārši man klaviatūra šī plīst ārā un man nepatīk tas membrāns vairāk. Es gribu tā, ka es pieskaros klaviatūras podziņai un vienkārši ir klika. Saprotat? Jā. Tātad, lūk, šeit ir klaviatūra. Šito mēs varam mierīgi, es domāju, mest ārā. Man viņi varbūt noderēs kādu dienu, kad kaut kas varbūt ar šo notiks. Vai kaut kam citam noderēs. Bet šito es pie savējā tagad, savējo setup negribu vispār redzēt. Nu tā. Viss. Goodbye. Šis ir tas, ko es esmu gribējis visu šo laiku. Šī klaviatūra. G513. Man liekas, šī manējās sapņu. Ups. Manējās sapņu klaviatūra, jā. Oh my god, šī ir atkal kārtējais kastes, protams, kā jau Logitech, Ej, galīgi. Jūs gribat redzēt to skatu? Paskatāties, look at this. Un viņi īstenībā ir ļoti labi. Paskatieties uz tiem taustiņiem, viņi ir tik maziņi salīdzinām ar to klaviatūru. Un uz tiem taustiņiem arī blakām krievu burti. To tas ruskī nozīmē uz klaviatūras kastes. Nu tad jau ideāli. Es varēšu krievu valodu arī rakstīt. Pat ja man viņi tik labi neiet. Tā, pasmaga klaviatūra, jā. Viena no labām lietām, kas viņai nāk līdzi, ir lūk, šis te. Tas ir, kuru roku var atbalstīt. Tā, es ceru, ka viens cits vads vēl nav. Citi vadi te nav. Kā vienmēr mēs nesākam ar pašu galveno, mēs attaisīsim viņš šo. Keyboard palm rest, jā. Šī īstenībā tik nice. Ej, galds ir bija netīšs, tikai tas nav labi. Un rezerves podziņas arī reku nāk līdzi, kā redzat. Kas vēl te ir? Kas te ir? Šajā kastē vairāk nekā nav. Ok. Ja jūs zināt, cik man šī klaviatūra izmaksāja, es reāli vēlētos kaut Logitech man sponsorēt, tāpēc, ka šī klaviatūra ir ļoti dārga. Es pie šīs klaviatūras nonācu tā, ka es vienkārši vienā dienā iegūlu pietiekam daudz naudu, lai ko tādu nopirkt. Un jā, tad mēs esam. Paskaties uz apakšu. Jā, absolūti. Šī ir reāli kvalitatīva klaviatūra, es pilnīgi jūtu, viņa ir smaga, viņa ir metāls reāls, un šitas nāk līdzi, kur rokas var atbalstīt, šitas vienkārši... Šitas ir hit, šitas reāli.
Ej, galīgi. Jūs dzirdat to skaņu? Paklausieties, Klausieties. Tā skaņa, tie slēdži, nu vienkārši, un es varu reāli atbalstīt roku, man galvenais, man šitā te mala galda, man tā besi jārā. Man visu laiku bija jāliek šitā roka, kamēr es spēlēju, teiksim, GTA vai vienalga ko, un man visu laiku te tāds svītri parādīs, un man pat tagad viņi ir. Jūs varbūt neredzat, bet te viņi tādi iespējas ir. Tā svītra ir no šito galdu stūri, bet iedomājieties, man tagad ir šis, pateicoties šitam Logitech, un vienkārši tik labi sajūta. Es domāju, negaidam vairāk, iespraužam iekšā un, jā. Kāpēc viņai tev, bet veči? The fuck? Šitai klaviatūrai šeit ir USB ports. Es tur varu pelīt arī iesprost. Ej, galīgi. Un reku pelīt iespraudīšu. Ej, galīgi. Jūs šito redzat? Šis ir full Logitech setups, jā? Kroč, es iešu šeit iekšā, paskatīšos, ko mēs varam te izdarīt. Te ir klaviatūra rādās, kās reku es varu mainīt. Sarkans lapsī. Man grūti ir tam noticēt. Man ir viena no labākajām klaviatūrām, kāda var jebkad būt cilvēkam. Un nevienam citam šāda veida klaviatūra, man liekas, pat nav. Man ir gan pelīt, gan klaviatūra, gan stūreģis reiz te šajā aplikācijā. Logitech G-Hub. Jā, šis ir pilns setups. Es pat īsti nevaru parādīt ar kameru, kas man datorā kā izskatās šajā klaviatūra. Man vajadzētu paņemt ar telefonu uzfilmēt. Insane. Un šitas, un paskaties uz šito, viņš ir mīksts. Uzliek roku virsū. Un man viņi galīgi neskarās, redzat šito malu, viņi man galīgi neskarās tai klāt. Vienkārši ideāli, es varu rakstīt. Un galvenais tā skaņa, kad es rakstu. Šis pavisam noteikti ir viens no maniem labākajiem uzlabojumiem manam setupam, kā redzat. Es dievinu klaviatūras ar slēdžiem, jā. Nafig tās membrāns klaviatūras, viņas ir viņas nevajag. Viņas tikai bojā dzīvi, bet šī, reāli, es vēlos kaut Logitech man sponsorētu. Tāpēc, kad vienkārši šī klaviatūra ir dārga. Ļoti dārga. Bet viņa ir ļoti laba. Ja jūs jautājat, kam Ventspilī visdārgākās klaviatūras, tad top 10 cilvēki būs viennozīmīgi Funface TV un es varētu būt tajā skaitā. Tāpēc, ka, man liekas, Funface TV bija... Kas viņam bija pa klaviatūru? Viņam bija vidāks, pagam. Norbert, ko tu tur dari? Wow! Labdien visiem jaunajā videoklipā Funface TV setups. Jūtas ir jāsaka klip. Jā. Man vajag zināt vienkārši, kas tad klaviatūra. Redziet, viņam arī klaviatūrai ir šitas mīkstais. Man arī ir. Ziniet, es tā jau ilgi sēžu pie datora un man sāp šī vieta vienmēr dēļ klaviatūras, ka man jāatspiež ir pret galdu stūri. Bet ziniet, man tagad ir šis kvalitatīvs spilventiņš rokai.
Es tā jau sēžu pie kompa ilgi, bet tagad es varēšu sēdēt vēl ilgāk. Jā, manējās klaviatūras vērtība apmēram tikpat liela, cik šīs klaviatūras vērtība tagad. Es esmu drošs, ka es varu teikt, ka ja jūs jautātu, kuriem Ventspilī ir visdārgākās klaviatūras, tad top 10 cilvēki būtu Norberts un Kaspars no Funface TV un iespējams es. Tāpēc, ka man ir 170 pār eiro vērta klaviatūra. Nejautājiet, kāpēc? Es izskaidroju. Ko lai saka? Šī klaviatūra noteikti man būs ilgu laiku. Šī ir viena no labākajām klaviatūrām. Vispār nevis viena, bet labākā klaviatūra, kāda man ir jebkad bijusi, tāpēc, ka man labāk nekad nav bijusi. Šī klaviatūra ir vērts 170 eiro. Viņa strādā amazing, galvenais, ka strādā. Un taustiņi nekrīt ārā, tā kā manai vecajai membrānas klaviatūrai. Skan arī labi. Man ļoti patīk tas, ka viņai ir slēdzīši viņai ir. Ļoti patīk tas, nevis šīs stulbās membrānas, tas ir sūdīgas klaviatūras. Tas ir viens no sūdīgākajiem, ko jūs varat nopirkt. Ja jums ir membrānas klaviatūra vēl joprojām, lamālu, vienkārši pērciet jaunu klaviatūru. Jā, karoči, šim video viss, cerams patīk. Līdz nākamajam video. Adā.